Pēc garās ziemas tā vien gribas pakavēties laukā un pieelpot pilnu krūti pavasara gaisa. Un kur vēl labāk, kā pie reizes paveikt arī kādu liederīgu darbu. Tā sestdien lielās talkas laikā čaklis strādāts tika visā novadā. Bet šoreiz devāmies lūkoties, ko paveikt pavasarī vēlas valdgalnieki. Valdgalē šogad bija izveidots pat vesels plāns, lai lielajā talkā pagūtu izdarīt pašas nozīmīgākās lietas. Tomēr valdgalnieki atzīst, ka talka turpināsies arī citās dienās. Šodien mēs tīram pie tautsnama ābeļdārzu, zāģējam vecās slimās ābeles ārā, kuras principā vairs ne zaļo, ne dod ražu. Tad pie bērndārza tiek ierīkota mūžzaļo zona ar kociņiem un dobas stādīšanu. Tad vēl cilvēki talko paši pie savām mājām, kur vajag satīrīt, sakopt, kur vecā zāle ir jānogrābi. Pavisam nozāģētas tika 5 vecās ābeles, bet tā kā daba nemīl tukšumu, vietā paredzēts stādīt ceriņus. Bet nozāģētie koki arī atradīs pielietojumu. Tiks sakrauts maukšķūni un rudenī skaldīsim un kurināsim nost. Tā kā tā liederīgi izmanto. Jā, tikai. Viss ir jātaup mums un nauda ir maz budžetā. Tā mēs izmantosim. Cik tad daudz tā malka sanāk? Grūti pateikt, ka 3 kubikmetri būs pa visam ābelēm. Kamēr vieni zāģēja un dedzināja vecos zarus, citi lāpstām rokās neatlaidīgi strādāja netālu no bērnu dārza. Veidojam ziemas dobes, kurās mēs stādīsim ziemcietes un veidosim skaistus apstādījumus. Pretī depā atkal mēs veidosim akmens skvēriņu ar soliņiem un arī stādīsim vasaras puķes, lai cilvēkiem, kur atnāk uz veikalu, ir kur apsēsties, atpūsties, tāpat jauniešiem vakarā, kur patusēt. Un lai visiem būtu šeit apkārt skaisti, ik viens laukums, lai tiktu sakop. Vislielākās grūtības sagādājot nezāļu izlasīšana un vēlēna izskatīšana, lai paliktu tikai zemi. Dobēs stādāmās puķes gan šoreiz vēl nebija savestas. Puķes, protams, māju beigās mēs iestādīsim, jo vēl mēs audzējam uz palodzēm samtenītes. Ja? Mēs nepirksim, mēs paši esam sasējuši un izpiķējuši, un tā kā tās arī mūsu pašu darbs būs. Arī pagasta pārvaldes vadītājs Emīls Talbergs palīdzēja puķu dobas veidošanā. Viņš atzīst, ka talkotāju šogad esot tikpat daudz kā pagājušo gadu. Es domāju, ka cenšas cilvēki sakopt arī savus sēdus. Varbūt, ka to jau izdarījuši jau arī pirms talkas dienas jau. Nav obligāti tas talkas dienā jādara. Ja laiks atļaujas, visu laiku jau gan bija augsts laiks un lietains, un šodien var teikt pirmā diena, kad ir patīkami kaut ko darīt laukā. Izstāsti, jūs citus gadus arī esat talkojuši? Jā, mēs katru gadu. Tajās pašās vietās vai katru gadu citur? Kā kuru gadu. Citur reiz tajās pašās, citreiz citur. Un kāpēc tev svarīgi piedalīties varbūt talkā? Lai Latvija būtu sakopta un lai viss izskatītos smuki, lai pašiem nav kauns par savu zemi. Ugunskura dūmi un cilvēku rosība manāma bija arī pie privātmājām un daudz dzīvokļu namiem. Arī izdomāja talkot. Bija saviest bišķi mājas priekškārtība. Divas jūs tās talkotājus tikai esat? Nē, vīrs savēl, viņš aizgāja pēc ķerpaka, lai var aizstumt visu prom. Valdgalnieki gan atklāja, kā ar vai bez lielās talkas savu vidi sačubināt un uzlabot vienmēr prieks. Tāpat kā pēc kārtīga darba, kārtīgi iestiprināties kopā, pārunājot gan paveikto, gan vēl izdarāmo darbu sarakstu. Paula Negriba, Kaspars Virkziņš, Talsu televīzija.